Es, kā arī mamma, labi zinu, man ir 3 bērni, ko nozīmē ikdienas rūpes, un noteikti jau, ka svarīgi ir jūs minētā drošība. Un skaidrs, ka šī ģeopolitiskā situācija uzliek savus izaicinājumus jebkurai ģimenei un jebkuram cilvēkam, kas dzīvo Latvijā. Tāpēc arī mana apņemšanās ir maksimāli izdarīt to, ko es kā valdības vadītāja varu, lai to, ko es varu izdarīt, to, ko es varu ietekmēt, Latvijas ģimenes varētu justies droši. Es tāpēc ļoti aktīvi iesaistos šajās diskusijās par austrumu robežu, lai Eiropa arī saprastu, cik nozīmīgi mūsu iedzīvotājiem ir gan robežu stiprināšana, gan arī tās vides austrumu pierobežā konkurētspējas veicināšana, bet arī, lai mūsu ģimenēm būtu nepieciešamais atbalsts. Un tas ir tātad gan bērna piedzimšanas pabalsta izmaiņas, kas nav sen mainījušās, gan arī bērnu kopšanas pabalsta izmaiņas, tāpat arī kvalitatīva izglītība. Mēs jau no septembra esam ieviesuši papildus tādu asistentu skolās.